Optime hokeja līgā turpinās play-offi pusfināls sērijas 6. mačā Kijevs Kapitāls uzņems hokeja klubu Mogo RSO. Tagad labi skrien uz priekšu Mogo spēlētāji, tagad Zemīts. Bet labi, divciņā spēlē arī Šamārdins, bet tomēr kļūdās Mogo labs moments vēl priekšā, kur Ripa lido garā vārtiem. Jā, bija labi iespēja Mogo izvirzīties vadībā, tajā labs turpinās uzbrukums, vēl viens metiens. Labi, tālu piespēles priekšu, bišķiņš šeit zaudēja Ripu, metiens vārtī! Aleksandrs Novikovs izvirza vadībā Kijevs Kapitāls 1-0. Pateic, lai cilvēki neizmanto nekāds svilpēm līdzīgs trokšņus, jo tas var nedaudz apkucināt spēlētājs. Te Mogo dodas uz priekšu, Ripa priekšā metiens, kur Ripa vārtos. 1-1 Mogo izlīdzina rezultātu. Lūkā. Šeit trāpīja pat degunu Vasiljevam. Peņenko. Laukuma kreisumā, Albaņāns saspēlēs Mogo. Sārkaļs vārtī! Fantastika no Deivida Sārkaņa. 2-1. Ripa gūs Kijevs Kapitāls. Šeit spēka spēle Jānim Zemītim, bet noraidījums nav. Tagad Zemīts dodas priekšu 3-2. Izgājies labi, piespēl metiens. Jānis Moris Lakomā vēl viens metiens. Tā Kīturs Sarkans cīnās arī tagad Meija. Metiens vārtī! Gins Meija panāk 3-1. Pat pudeli palidoja gaisā un Mogo jau 2 vārtu pārsvars. Tagad atgūst Ripa Mogo. Labu Želobovski bija domāta piespēle, bet Ripa lēkā. Bet to iegūst Zemīts. Zemīts labi. Metiens vārti 4-1. Jānis Zemīts. Ripa izslīdē cauri Jānim Vorim un Ripa ieslīd vārtos jau 4-1 Mogo labā. Mēģina jau Kijevs Kapitāls atspēlēties Novikovs. Tagad Ripa jau ir Klineckis metiens, Ripa priekšā vārtī 4-2. Kijevs Kapitāls atgūst 1 vārtus. Vēl jāspēlē 4 minūtes 20 sekundes. Tas ir Kapitāls ir nostājušies Mogo aizsardzības zonā. Jansson metiens bloģēvā un Ripa nav vārtos. Ripu piespiež Henrijs Sančs. Un šeit Caposka Kovačuk nedaudz nesprots. Tagad jau Krūms var iziet. 1-0 izgājiens un šeit būs noteikuma pārkāpums, bet vai būs soda metiens? Jā, pat būs soda metiens Ernestam Krūmam. Skaitliskajā mazākumā. Tad Ansons var iziet pēc Nazara Bojko. Tālu iziet Bojko no vārtiem. Vārtī! Kristers Ansons panāk 5-2. Lejnieks, Ripa lēkā, Želobovskis iegūst Ripu un 2-1 Zemīts. Metiens vārti 6-2. Jānis Zemīts gūst 2. vārtu šajā spēlē, panākot 6-2. Šo nevar redzēt. Ļoti. Bet te Fūrs saspēlēs labi piespēlu un metiens rāpa tīklu otru pusi. Jansons, Bajeruns. Metiens, vēl viens metiens un Hanč ātrs saspēles, bet īsti nav metiena. Jansons, metiens. Ripa, metiens bloķēts, vēl viens metiens tik pār priekšā, kur Ripa ir piespiesta un šeit atkal asum pār priekšā. Tagad Bajeruns cīnās ar Gats Spruktu un tagad jau arī iesaistās Novikovs un Ripa Zemītim. Zemīts labi iet zonā metiens, Bojko atsit vēl viens metiens. Ripa priekšā Želobovskim neizdodas izīt atkārtot metienu. Klineckis un atskan tiesneša svilpē būs. Un šeit kas notiek laukumā, kārtīgs skautiņš laukuma apmalē un vispārējais pietnieks arī iesaistās. Skatītāji piecaušies kājās un redzēt tikai to, kas ir redzams televīzijas ekrānos.
Un šeit, kārtīgi asumi, jā. Te viss briedu, kamēr izbrieda. Un Mogo dodas savam kārtiem finālām pretī. Tagad sarkanis. Piespēl uz Ansonu. Ļoti labi piespēl Ansonu. Piespēl vārtī. 7-2 Gints Mējā. Izcili saspēlēs Mogo komanda. Tad Arnas Krūms aiz vārtiem. Tas arī Bēziņām. Tālāk uz Zemīts. Zemīts labi piespēl vārtī. Arnas Krūms panāk 8-2. Apsveicām Hokeja klubu Mogo RSU ar iekļūšanu finālā. Sērijā pārspēja Kijevas Capitals ar 4-2 un 6. maču uzvar graujoši ar 8-2.